Vai ir sākusies finanšu krīze? Šādi jautājumi iespējams uzdot daudz investoru, jo tiešām vadošie finanšu tirgi ir uzrādījuši diezgan ievērojumu kāpumu. Vienalga, vai jūs skatāties lielākās akcijas, akciju indeksus, naftu vai kriptovalūtas, bet augusts ir iesācies diezgan briesmīgi. Un vislielākais kritums šajā gadījumā bija tieši Japānā. Varbūt jums tas neko neizteiks, ja jūs esat Latvijā, bet Japāna tomēr ir viens no pasaules lielākajiem akciju tirgiem. Un par spīti tam, kādu viņiem ir gājis pēdējās 10 gadēs, akciju tirgus tur ir bijis ļoti labs. Kāpums ir bijis ļoti labs, nepārteiksimies. Jā, un kas tad notika? Un pirmdien akciju tirgus uzrādīja lielāko kritumu kopš 1987. gada. Es neiešu iekšā niansēs, tāpēc, ka jums visdrīzākais tas neinteresēs, bet fakts ir kā tāds, ka Japānas akciju tirgus ir zaudējis pēdējās nedēļās ap 30% savas vērtības, bet, ja būsim precīzi, Japānas akciju tirgus vērtība bija 42,000 un viņš nokritās līdz 31,000. Jā, kaut kur sākot ar vidus jūliju. Tā kā pēdējās 2 nedēļas nav labākās, ja jūs treidojat Japānas akcijas vai arī gaidat, ka viņas kāps. Un līdzīga situācija īstenībā ir citos galvenajos akciju tirgos. Mēs redzam, ka Nasdaq ir nokritis no 20,600 vai nepilnīgi 20,700 līdz 17,500. S&P 500 indeks, kurā lielākā daļa cilvēku arī iegulda ir nokrities no 5,650 līdz 5,100. Tas kritums nav tik traks, kā, ja mēs salīdzinām to ar Nasdaq, bet tik un tā ievērojams un bildi mēs redzam. Un, lai gan jāsaka, akciju indeksiem Amerikā lielākais krituma iemesls ir bijis tieši tehnoloģiju kompāniju akcijas, jo arī lielākoties viss kāpums gan pēdējo gadu, gan šī gada sākumā ir bijis no lieliem tehnoloģiju milžiem, kuram pa priekšu ir gājis Nvidia, par kuru es esmu reizi runājis. Un šajā brīdī tas fenomenālais Nvidia kāpums, kas ir bijis iepriekšējās nedēļās, kur viņš bija uzkāpis līdz $140, jau ir diezgan smuki pagriezies pretēji, jo tagad pretēji iepriekšējiem kāpumam līdz $140, Nvidia akcijas jau bija nokritušās līdz $90, tā kā tur ir arī 30–40% kritums. Apple'am, piemēram, arī līdzīgi, kurš no 230 apmēram $8 nokrita līdz vēlajiem 100, 195, 200, kā mēs atkarībā to reiķinām, un, piemēram, Amazons arī nokritis no 200 līdz $160. Un faktiski tie lielā kritumi bieži vien bija pēdējās pāris dienās, kas bija 1., 2. un 5. augusts. 3. 4. viņas nevar nokrist, tas bija brīvdienas, bet, jā, tā ir tā doma, ka viņi ir nokrituši 20–30% un tie daži kritumi bija dienā vairāk kā 10%. Tā bieži notiek, un tas nav vienīgais tirgus, jo ja tie, kas seko kriptovalūtām, redzēs to, ka, piemēram, arī bitcoins no savas vērtības jūlijā, kas bija pie 70,000, ir nokrities līdz nepilniem 50,000 arī ļoti īsā laikā, pēc pāris nedēļās. Tāpat mēs redzam arī, ka Ethereums arī nokrities no $3,600 arī jūlija vidū līdz kaut kur 2,000 nepilniem 200. Un viena no lielākajām, populārākajām valūtām Solana nokrita no nepilniem 200 līdz apmēram 110 vispār pāris nedēļu laikā. Tā kā, jā, kritums ir nepārprotams un kritums ir redzams, un atkal te ir jautājumi par tiem iemesliem. Vai tas ir tāpēc, kad ir notikusi kaut kāda nezināms notikums, vai tāpēc, ka, piemēram, ir pārāk slikti ekonomiskie rādītāji un visi uztraucās par recesiju, vai cilvēki baidās pamatoti par to, ka notiks kāds pamatīgāks konflikts tojās austrumos. Tas viss kopā, es godīgi sakot, teikšu tā. Es varētu verolēt stundām par katru no tiem faktoriem. Tur ASV bezdarba rādītāji, centrāla banka politika, vai par to, kas notiek Japānā, vai par to austrumu konfliktiem starp Irānu, Izraelu, Hezbollah un Izraels, Palestīnas karu un vispārējo, un būtībā tas priekš investīciju kontekstā faktiski neizteikt neko. Jo būtībā tos visus notikumus sasaistīt kopā un mēģināt izreikināt par cik procentiem nokritīs akciju tirgus ir bezjēdzīgi, tāpēc, ka tas īstenībā nav investoru uzdevums. Investoru uzdevums, kā es vienmēr teicu, ir saprast, kas jādara, lai pie šādām situācijām jūs būtu vismazāk skarts un visvairāk pasargāts. Tas ir investoru jautājums, jo
To, kāpēc viņš notika, piemēram, augusta sākumā, kurš tad īsti to zināja? Jūs sekojat daudziem apskatniekiem līdzi, ka kāds mums precīzi pateica, ka pirmdien būs liels kritums. Visdrīzākais, ka viņi to varēja pateikt tikai tad, kad jau tas akciju tirgus vai kriptovalūtu tirgus sāk krist, un tad visiem ļoti gudri. Bet nedēļu divas iepriekš neviens visdrīzākais to arī neteiks. Un tas ir ar tiem finanšu tirgiem tāds liels paradoks, ka kritumi ir neparedzami, kritumi ir ļoti strauji un visi no viņiem nobīstās. Un iemesls, kāpēc viņi visi nobīstās, ir tāds, ka cilvēki visdrīzākais to necer, un otrkārt, tāpēc, ka viņi visdrīzākais to nav ierēķinājuši savā ieguldījumu portfelī. Un tāpēc mēs te aizējām pie paša svarīgākā. Nevis tā, kā ir nokritusi Solana, kā ir nokritis Nvidia, vai kas notiek Japānas akciju tirgu un kas notiks tālāk, bet kā jūs izveidojat savu ieguldījumu portfeli tādu, lai šādās situācijās jūs būtu pēc iespējas mazāk skarts, vai pat šo visu varētu izmantot savā labā. Un tas ir galvenais jautājums, par kuru tikai jums ir jādomā. Jo es jums varu garantēt, ka jebkurš veiksmīgs investors, traders, hedge fund menedžers vai lielas bankas vadītājs jums pateiks, ka visdrīzākais, ka viņiem nav nekāds nojēgs par to, kas notiks nākotnē. Un viņi savus ieguldījumus neplāno šādā kontekstā. Viņi savus ieguldījumus plāno zinot, ka kaut kas slikts var notikt, un viņi zina to, kā šos iespējas izmantot. Kā to izdarīt, mēs parunāsim citā video, bet šeit es gribēju tikai pateikt to, ka tas ir tas, par ko ir jādomā. Un šās tādas, kā lai to pasaka, tādas cliffhanger frāzes, es arī šo nelielo video noslēgšu un gribu tikai pateikt to, ka es arī īstenībā nezinu, kā tas viss beigsies. Varbūt šis bija tāds mini vasaras tirgus korekcijas gājiens, kurš pēc tam tikpat ātri atgriezīsies atpakaļ. Jo īstenībā iepriekšējos gados tā ir bijis, ka mums ir bijuši tāds mini krīzītes, mini kritumi, kas pēc nedēļas divām ir aizmirst un tirgus sasniedz jaunus kāpumus. Vai varbūt būs tā, kā bija 2022. gadā, kad šis ir kritums, kam pēc tam sako neliels kāpums, cilvēki domās, ka viss ir ok, un pēc tam kritums turpināsies un rudenī jau sāksies kārtīga krīze. Tā arī var gadīties. Bet, ja jums ir gudra ilgtermiņa ieguldīšanas stratēģija, ja jūs sistemātiski uzkrājat savus ieguldījumus un izmantojat tādas prātīgas pieejas, jūs pat īstenībā būsiet spējīgi nopirkt akciju cenas, akcijas, kad viņas ir daudz lētākas, un jums šī krīze nekaitēs. Tāpēc skatieties, kā jums ir izveidot ieguldījumu portfeļu, necentieties pārāk prognozēt tirgu, bet iedomājieties pie sevis galvenais to, kā jūs izmantosiet šo situāciju, ja akciju tirgus nokritīs vēl pa 50%. Un tas ir galvenais, par ko jums jādomā. Nevis, kas būs vai nebūs, bet ko jūs darīsiet, ja kaut kas slikts notiks. Tā ir jādomā investoram un tā ir jādomā traderiem, un uz šī nota mēs arī beigsim. Un paskatīsimies, kā izskatīsies akciju tirgus pēc nedēļas vai pēc diviem. Arī kripto tirgus vispār. Vai šī bija vienkārši tā, kā es iepriekš teicu, tāda mini krīzīte, vai tad būs kaut kas nopietnāks. Ja būs kaut kas nopietnāks, tad gan runāsim dziļāk, bet es domāju, pagaidām vēl, kā es teicu, nav jēgas uz šo visu pārlieku iespēju. Tāpēc tālūk, skatāmies, kas notiks un sekojam līdz saviem ieguldījumu portfeļiem.